Visiem labdien! Rīms Anatolijs no GoMoto, un te nākamā figūra, nākamā sērija. Nākamā figūra šķērsļa apbraukšana bez bremzēšanas. Figūras ātrums ir 50 km/h, bet ātrums 50 jānotur no sākuma līdz beigam. Tātad pa šo figūriņu, kad viņu neieskaitāt, protams, kad nav ātrums, ir, kā redzam, uzņēma 50, pie pirmā konusa, pie otra nomēta gāzīti un 45. Čau, nav. Tālāk figūru neieskaita, ja uzbraucam uz līnijas, un ja pieskaramies vai apgāzam to mazu konusiņu. Tātad, ko varu ieteikt šajā figūrā, izmantot bišķiņu kontrolas turēšanu, vai bišķi āsāk pastrādāt ar korpusu, jā, bet tas nepalīdz uz ātrumu, pieņemsim, ja uzņemam 60, mocis nav paklausīgs pavisam. Kontrolas turēšana, tas ir, ja mums vajag pa kreisi, ja, mēs pastrādājam bišķi ar stūrīti uz pretējo pusi. Ja. Tikai sākumā nemēģiniet uz lielajiem ātrumiem to kontrolas turēšanu, jo bišķi sarežģīti saprast, kā griezt stūri pa labi, a viņu vilks pa kreisi. Ja. Vienkāršāk saprast roku, uz kuru pusi gribam, lai virzās mocīts, ar to roku strādājam no sevis. Tā bišķi vienkāršāk būs galvā visu salikt. Šādi izskatās darbs ar stūri, var teikt tā kontrolas turēšana ārpus pilsētas. Viņš parāda, kur ar kreiso roku strādājam, nedaudz no sevis, pat ar vienu pirkstu var jau mocīts, salīdzinoši paklausīgi novirzās uz to pusi, uz kuru es gribu. Kreisa roka no sevis un viss notiek. Ceru, ka video patika. Visiem čau!